kāda ir skolēnu mode, kādi mēs drīkstam doties uz mācību iestādi, un vai ir lietas, par ko mums skolotāji aizrāda? Ir aizrādīts, jā, daudz un dikti. Piemēram, ja mēs meitenes nāk uz skolu ar lieliem dekoltē, ar šādiem svārciņiem, ka pieliecās, un tur redzās. Puišiem, pieņemsim, jau pieliecās un redzās arī plika muguru, nav glīti, nav smuki. Un ar cepurītēm skolā tā kā nevajadzētu nākt, jo mēs nākam uz darbu. Protams, skola ir jauniešu darba vieta, bet skaidrs, ka katrs grib ar kaut ko izcelties. Interesantām frizūrām, garām bārdām vai saplāstām džinsenēm. Bet ko tagad skolēni atzīst par stilīgu un modernu? Viss ir palicis aptuveni tas pats, tikai attīsties vēl vairāk, ja bikses kādreiz bija modē nošlikušas, varbūt dažiem vēl nošlikušākas vai apspīlētākas attiecīgi. Ja bija kādreiz maz uzraksts, tagad ir lielāki. Kas skaitās stilīga meitene? Stilīga meitene. Jābūt tādiem zābīšiem beigiem, lēgingiem un tādiem, kaut kādas jakas tādas foršas. Tādas jakas, jā. Daudz aptaujātie skolēni uzskata, ka modē ir dažu konkrētu firmu ķedes, džinsa biksēm ir jābūt ar apspielētiem galiem, topā esot arī rūtaini krekli, meitenēm ādas jakas un nagi nolakoti dažādās krāsās. Tomēr pats galvenais, lai pats justos ērti un brīvi. Tāpat skolēni atzīst, ka aizrādījumi no skolotājiem par ģērbšanās stilu izskan reti. Nav nekas konkrēts kodeks vispār galīgi, nekas nav. Kas katram patīk, tas... Manuprāt, stilīgi ir izteikti, ka savu personību ar apģērbu kaut kā savas domas un uzskats. Skolotāji aizrāda par pārāk atkalinošām drēbēm. Ir skolotājs, kas aizrāda, ja meitenēm rokas pārāk plīkas, tur svārki par īsu, šorti par īsu. Es varu salīdzināt ar to laiku, kad es mācījos, kad mums bija izteikti, mums bija tā saucamie reperi, mums bija metāla piekritēji. Tad tagad man liekas, kad es to izteikti neredzu. Katrā ziņā meitenes ļoti cenšas būt tādas smukas, es gribētu teikt sacīgas, varbūt tas nav īstais vārds, un puiši arī piedomā pie tā savu tēlu. Katrā ziņā nav tas, ko es redzēju varbūt savas skolas laikos. Sporta stundās nedrīkst piedalīties ar lieliem auskariem un gredzeniem, bet ģērbšanās ziņā ierobežojumu nav. Krāsas ir visdažādākās. Tagad ir labi, ka nav vairāk, teiksim, tas, ka obligāti jābūt balts krekliņš un melnas biksītes. Katrs nāk tā, kā viņam ir ērtāk sportot. Tie laiki, kad sporta stundās visi bija vienādās formās, ir sen pagājuši. Tomēr ir vairākas skolas, kurās skolēna formas ir jāvelk. Mēs tomēr gribētu, ka skola gluži būtu tāpat kā Latvijas hokeja izlase vai basketbola izlase. Ja mēs spēlējām visi kā viena komanda, bet kāds savā krekliņā, ir jau labi, jā, bet kaut kā nav tās saistošā elementa. Mazie, uzsākot skolu, šo skolas formu pasūta un uzvelk, un tad laikā ejot tāpat kā ar mūsu bērniem, viņi no tiem vecākiem tā kā aiziet, un tā arī šeit viņi tā kā tās formas pamazām aiziet. Un ar varu jau skolēnus nepiespiedīs. Kā nekā, ja bērnam kāds apģērba gabals nepatiks, viņš ātri vien to vienkārši sabojās vai teiks, ka nedara, un vilks, kas labāk tīk. Parādās nošķirkušās bikses, ka liekas, vai viņas ir vai nav kājā, kur viņš iet klubdams, skrizdam, bet, protams, ir elki un ir modas stila, kas to apliecina, un viņi arī mēģina to atdarināt. Ir skolas, kurās skolas formas ir jāvalkā. Ir skolas, kurās ne. Izskatās, ka šiem jaunajiem ir vienalga, kā jāģērbas. Dzīvespriecīgi viņi ir!